Turpinot par 8. datumā dzimušajiem. Tie, kas ir tīri astotnieki, tiem ir, katrs atšķirās. Tie, kas ir dzimuši 8. datumā, tie, kas ir dzimuši 17. un tie, kas ir 26. Kaut arī šis vienojošais ir tātad summā 8. Man, kā 26. datumā dzimušai, pirmais tātad ir divnieciņš, un tas ir jūtīgums. Un, protams, kad es, kā 26. datumā dzimusī, ļoti spēju arī šo te empātiju, šo te citu cilvēkus izjust. Izjust savā ziņā viņu domas, reizēm spēju sanāk nolasīt neapzināti. Spēju just cilvēku laukus, un es esmu arī faktiski, kad es ieguvu reiki iniciāciju, es ļoti pastiprināti pētīju, izzināju šo jautājumu, un šī te vēlme pētīt, izzināt līdz dziļumam, līdz saknei, tā ir manī cipars 7, tā ir misijas skaitlis. Un 7nieki ir tie, kuriem patīk iet dziļumā. Un lūk, bet 6nieks datumā, tas nozīmē, tas man laikam mazāk ir izpaldies, vai arī mazliet savādāk. Visādā gadījumā 6nieks ir tas, kuram patīk harmonija, kuram patīk attiecības. Jā, droši vien viss ir atkarīgs no tā, kādā ģimenē mēs esam dzīvojuši, ko mēs esam ieguvuši, kāda mums ir bagāža. Tā kā katram tā pieredze ir sava, un viņa nav tik vienkārša, un rezultātā, kad ir šis te astotnieks summā, laikam dzīves otrā pusē, tas arī tā vairāk mēs to sākam piedzīvot un vairāk saprast savu šo te misiju, savu uzdevumu, kāpēc mēs šeit dzīvojam. Un faktiski pateicoties tikai tam, kad es sāku, kad es izmācījos faktiski numeroloģiju, es sapratu, kas es esmu būt līdz galam. Ja līdz šim man likās, es kaut kur, tā plivinos, kaut ko grābstos, tad tagad man liekas, kad zinot savu zvaigžni un zinot visas savas programmas, es saprotu, kas man ir dzīvē paredzēts un ko es spēju un varu sasniegt.